Čau, čau visiem! Tiekamies solītajā vakara ēterā Parunā Poliveļā. Tūlīt pagaidīšu, kamēr pievienosies Ingus un sāksim runāt. Man ir savi jautājumi. Ja kādam savi jautājumi, var droši rakstīt komentāros zem šī video. Var uzdot ēterā. Sveiki visiem, kas pievienojas. Tā, redzu, tūlīt pie... Prieks jūs redzēt. Jautājumus varat rakstīt komentāros droši. Tūlīt pievienošu Ingusu un sāksim. Sveiks! Jā, sveiki. Mēs esam gaisā, ja? Jā, mēs esam gaisā. Jūs redzat, cilvēki pamazām vienojas klāt. Prieks tevi redzēt. Apusēji. Forši. Man liekas, mūs abus var dzirdēt ok, bet ja kas rakstiet komentāros, Jā. Vajadzētu būt ok, jo es tevi redzu un dzirdu labi. Tad jau citiem arī vajadzētu redzēt un dzirdēt. Super, jā. Esmu gatavs atbildēt un stāstīt visu, kas visiem interesē. Parunā Poliveļu. Super. Varbūt tu vari nedaudz sākt ar to, ka tu iepazīstini ar sevi, kas tu esi un kā tu vispār sāki ar to nodarboties, jo man šķiet, ka daudzi šeit tevi nav vēl redzējuši. Nav pat nācies pie tevis būt arī kādos garšošanas pasākumos, ko es zinu, tu arī dari. Jā, tad man sauc Ingus un Eļas ir man tāda ļoti spēcīga kaislība un hobijs, kas sākās aptuveni, negribu sameloties, kādus 7 gadus atpakaļ, kad ar ģimeni, ar sievu un bērniem ceļojām pa Spāniju. Ar automašīnu ceļojām un kādā reizē nakšņojām pie zemnieka, kurš pats bija kooperatīva biedrs, kas audzē olīvas un tas kooperatīvs un spieda olīveļu. Un tur nogaršojām ļoti garšīgu eļu, arī maigu, bez rūgtām, bez pikantām notīm, kuras iesācējiem eļas pasaulē parasti nepatīka. Un atbraucis Latvijā, tā eļa, mēs tur toreiz nopirkam 20 litrus, nemaldos 4-5 litru kans, likās, tur būs gadama. Un tā eļa bija pēc 3 mēnešiem beigusies, jo atnāk draugi ciemos, atnāk, ko ļoti garšīgi eļa, ielai man arī. Un tā eļa beidzās, un es sāku sarakstīties ar to kooperatīvu Spānijā, vai es varu iegādāties no viņiem eļu. Viņi kā kooperatīvs ar mazumtirdzniecību nenodarbojas, viņi teica, var, bet tur minimums bija kaut kāda 80 litri, nemaldos. Un es tur paprastu vienam draugam, otram draugam, sametamies, tur paņemam, paņemam, un tā es sāku sūtīt sev un tur dažiem tuvākiem draugiem to eļu, vienkārši sadalījām uz galviņām tos 80 litrus un lietojam. Nolietojumu atkal sūtu. Un pamazām tie draugi un interesanti radās aizvien vairāk. Un plus man arī jau no tādiem, nezinu, no vidusskolas laikiem, kā man vēl viena kaislība ir bijis tieši uzturs sastāvdaļas. Es, piemēram, arī, nezinu, paši mājās maļam graudus, miltus, es pats grauzdēju kafiju. Un man vienmēr interesēs ir viens, kad produkti ir kvalitatīvi, un otrs ir, kā tie tiek iegūti, un kad ir caurredzami tas iegūst process un visu. Un es arī par eļļām. Viens bija, ka man garšoja kā produkts, jo es zināju, ka ir veselīgi, es zināju, ka jūtu, ka man garšo. Un es paralēli vēl sāku sarakstīties citām saimniecībām par eļļu analīzēm, tur konkursa rezultātus pētīja, prasīja, kāpēc tas, kas tur peroksīdi, kas ir tas, kas ir šīs brīvās augstskābes, kāpēc var cekt, mums saka, ka nevar, jūs sakat, ka var. Un daudz un dažādas lietas. Un tad man ar laiku arī radās interesi pamēģināt eļļas vēl no citām saimniecībām. Es sāku sūtīt, piemēram, viena eļļa, kas arī man mājaslapā, kas ir starp top 3 pasaules bioloģiskām eļļām, un kaut kas saka, kā tu viņu atradi? Es saku, es vienkārši Googlē ierakstīju pasaules labākā eļļa un uzmetu dažādas konkursu rezultātus. Es sāku viņus pētīt, skatos, jā, ir saimniecība Spānijā. Es viņam aizrakstu, var nopirkt eļļu. Viņi saka, var, bet atkal minimums 40 kaut kādu litru. Es atkal vienam draugiem otram sūtam. Un tā pamazām es tā eļļas pasaulē iebraucu aizvien dziļāk. Es sāku lasīt grāmatas, kas ir tieši zemniekiem, tur kā jāstāda koki, kā tās olīvas jālaista ir. Var cikot tā, lai saprastu to procesu līdz pašai kaulu smadzenei. Un tad man ar laiku pamanīja ne tikai cilvēki, bet arī, un tad 3 gadus atpakaļ bija, tā likumsakarīga, ka man draugs saka, tev jātais veikals, jo es to eļļu sūtīju katru otru mēnesi, jau, nezinu, 100 litrus no Spānijas. Un es uztaisīju internetu veikalu, kurš man joprojām ir un funkcionē, ir kā mans hobijs, bet tagad jau es kaut kāds 4 tonnas, laikam, to eļļu mēnesī pārdot, ka tas liels hobijs ir. Un joprojām sarakstos ar ražotājiem, pat novembrī es arī biju vienā no eļļas ražotnēm,
kas pilda šādās te smukās pudelēs, kas arī starp Spānijas, teiksim, top 10 ražotnēm, kur arī tieši piedalījos olīvu ražas novākšanā un pēc tam rūpnīcā gāja cauri tos soļus, kā tā eļļa tiek iegūta, degustēju visu tur. Nu, tā var sakot, es ar to eļļu esmu par un ap apsēsnis. Es Stradiņu universitātē pie studentiem lasu lekcijas ar degustēšanu topošiem kardiologiem, uzturspeciālistiem, sadarbībā ar pasniedzējiem tur. Un, jā, tas ir mans hobijs. Tās ļoti nopietnas hobijas uz 4 tonnām. Jā, hobijs ir nopietns. Kādreiz man kad es pasaku hobijs, cilvēki domā, tur, nezinu, 10-20 pudelītes mēnesī pārdot tur sev un vēl bišķiņ. Tad agrāk es teicu, es sūtīju sev un kas nedaudz palika pāri, to es arī citiem. Un es saku, un es joprojām sūtu sev un kas paliek pāri, arī citi var nopirkt. Un man saka, cik tev paliek pāri? Es saku, 3-4 tonnas mēnesī man paliek pāri. Jā, tā kā tā. Es vēl tev gribēju pajautāt, kā tas ir, ka tev ir jābrauc uz Spāniju un jāved pašam eļļas? Kāpēc? Tāpēc veikalā nopirkt? Nu jā, viņš man nāk protams, ar transportu ar kurjeriem, un es pats nebraucu tā pakaļ, bet tas solis, kāpēc es izvēlējos sūtīt sākotnēji vispār sev un draugiem tieši no Spānijas, bija tas, ka es tur pagaršoju to eļļu. Es pirms tam agrāk vairāk sportoju, trenējos arī gariem gabaliem, tur maratonu skrēju, un tad vēl pirms tās Spānijas epopējas, un tad es eļļu vienkārši nevarēju noturēt svaru, kurš man tā jau nav nekas lielais. Un es vienkārši pirku veikalā ekstra virgin olīveļu un dzēru viņu, lai kalorijas uzņemtu, vienkārši dzēru, lai nemestu nost no saviem tur 70 plus, lai man nekristos tas svars vēl. Un tad es biju pamanījis, jo, kad viena eļļa ir rūgtāka, viena eļļa nekāda, es biju iemācījies vienkārši aizspiet degu un nejūt garšu, un no glāzes izdara norī, bet es biju pamanījis, ka tās eļļas garšo dažādāk. Un arī, kad es Spānijā jau sāku runāt ar zemnieku, tur man tā interese radās, kāpēc tad viena eļļa ir rūgta, otra nav rūgta, un citas šeit vispār garšo tā kā veci valrieks, un tā. Un tad tur es pagaršoju sapratu, ka svaiga eļļa viņa ir varbūt ļoti, ļoti garšīga. Cits jautājums tur ir maigās vai pikantās eļļas, un tajā brīdī es sapratu, ka es šajienes to lielveikalu bingo loto negribu vairs spēlēt, kur tu nezini, kāda garša tev pudelē būs. Plus liela iespēja, ka tā eļļa būs arī sabojājusies tā veikala plauktā, jo tas ir, ko mēs varbūt vēlāk parunāsim, viens no mītiem, kad eļļa ir ļoti stabils produkts, īstenībā ekstra virgin olīveļļa ir diezgan nestabils produkts un viegli bojājās un zaudē tās garšas kvalitātes. Un, tas bija tas brīdis, kad es nolēmu, ka es Latvijā eļļu vairs nepirkšu. Pirms tam es vēl mēģināju Latvijā atrast kvalitatīvu eļļu, pirms tiem 7 gadiem internetā iegāja doma, ka kaut kur varbūt ir tāda vieta, kur es varu izlasīt no kādas olīvu šķirnes, tur cik polifenols satur, kura gada raža, kad ir pildīta pudelē un tāds, lai es sapratu, Latvijā nekas tāds nav. Man nav variantu, ir jāsūt pa tiešo, ja es gribu tāpat kā, nezinu, piemēram, kafijas pupiņas sev zaļās, sūtu tieši no Vācijas, no grauzdētos, kam ir tiešies sakar tur Dienvidameriku, kur atkal es zinu, tas ir tiešais ceļš, man nav šeit. Labi, tagad jau Latvijā arī labas grauzdētos parādījušās, bet kaut kāds gadus atpakaļ bija tikai Andrito vienīgais, tas bija tas mans lēmums, kāpēc es izlēmu eļļu šeit nepirkt, un kas pāraug tajā, ka, ja cilvēki negrib sūtīt sev 80 litrus no Spānijas, viņi var pasūtīt tagad arī no manis, jo es arī esmu, it kā tās tonnas ir, bet es joprojām esmu maziņais pārdevējs, un kur es redzēju komentārus, kaut kas pierakstījis, viss izpirkts, jo tagad ir tas posms ir tāds, ka vecās ražas eļļas, tās ir ceļš, kas ir maigās, ir beigušās, un daļa jau ir izspiestas, daļa vēl tiek spiestas, un viņas būtībā es tikai janvārī saņemšu, un tāpēc man, piemēram, ja kāds tagad iet paralēli mājaslapā, paskatās pie maigajām eļļām, tukšums neviena nav. Ko es kā mazais es varu atļauties. Es saku, tagad nav, veco ražu es nepirkšu, jaunā raža vēl nāk ceļā, ko lielveikals nevar atļauties atstāt tukšas plauktus, teikt, sorry, pagaidiet jauno ražu. Tāpēc arī tur cilvēki bišķiņi varbūt cepās, tur jau nekā nav. Nav jo vecā raža beidzās un jauno pašlaik vēl spiež vai ir izspiesta. Laboratorijā iet tur tests, es vēl tieši vakarā sarakstījos ar itāļu ražotāju, šodien ar spāņu ražotāju, viņi saka, tūliņu izsūtīsim, būs pēc 2 nedēļām, jo man jau var gribas pagaršot jauno ražu tās, kas nav atnākušas, protams. Kaut kā tā. Es atceros, pirmo reizi, kad es saskāros ar šo problēmu par veikalu eļļām, ir pirms pāris gadiem noklausījos podkāstu ar vienu no mūsu lielajiem biohakeriem, amerikāņiem, kopā ar cilvēku, kurš to pašu dara, ko tu, bet uz Ameriku. Un tas cilvēks, kurš pasūta tās eļļas, viņš tur runāja par to, ka
veikalā tu nekad nezināsi, kura gada pat raža tā ir. Ļoti reti liek to cipuru virsū, nezinu, cik gadus viņi tur stāv, tā garša ir so, un viņš pat ejot uz ļoti, ļoti augstas klases restorāniem Amerikā pamanīja, ka pat tur tā eļļa nav garšīga. Un pat ar šefpavāriem runājot, viņi līdz galam nesaprot to atšķirību, jo paši nav nekad pagaršojuši, tur pat Eiropā nav bijuši. Un es tādu ļoti gudra eju uz veikaliem, tepat Rīgā, un es skatos, kur ir tie gadi un tā tālāk un tā joprojām, un es neatrodu neko. Un es saprotu, ka esmu pilnīgi tajā pašā situācijā, kur tie nabaga amerikāņi. Un kad es uzzināju, ka mums Latvijā esi tu, es biju super priecīga. Jā, ar tiem ražas gadiem ir tā, ka vairums ražotāji arī labām eļļām viena daļa ražotāji to gadu virsū neraksta, bet tikai tas viens apsvērums ir, lai nebūtu visu laiku jāmaina tā etiķeta. Un ja viņam nav tāds atsevišķi tie līmējumie labelīši virsū, kur rakstās ražas gads virsū, tad viena daļa ražotāji izvēlas nerakstīt. Teiksim, manā situācijā man ir tā, ka ir eļļas, kurām es tirgoju, piemēram, šī eļļa, tas uzraksts man bišķi tāds par māju padevs, varbūt var redzēt, viņam tur ir tādi te, kur rādās apakšā kampaņa, 23, 20, slīpsvīta, 24, piemēram. Šis ražotājs raksta eļļas gadu virsū. Ir cits ražotājs, kur tā eļļa, piemēram, viņa super eļļa tur ordināli nāk kastē, bet kastē varbūt tur uz tādas šiltītas ir tas gads virsū, bet uz pudeles nekur, piemēram, tas gads nav virsū. Un manā situācijā es konkrēti zinu un ņemu tikai pēdējā ražas gada eļļu, jo, īpaši maigajām eļļām, vienai daļai ražotāji pat ir parasti, ka viņas gada griezumā jau, piemēram, oktobrī bija beigušās, novembrī bija beigušās, un viņas nemaz nebija vēl izspiestas. Un tā kā arī patiešām man tie ražotāji sūta analīžu datus, un pat tie, kas neraksta uz pudelēm, es tāpat zinu, jo es visu laiku sarakstos ar viņiem, var teikt, katru otro nedēļu, un es zinu, viņš tagad spiež, tagad pilda, tagad filtrē, gaida laboratorijas rezultātus, un es vienmēr zinu, kurš tas ir tas ražas gads. Bet veikalos, jā, es esmu Rīgā pacelājis, nesaucot vārdā liels veikals un labs veikals, Sky veikals, piemēram, kur ir eļļas, kurām ir virsū ražas gadi, bet kur ir bišķiņ tā lielveikala bēda, kā lielveikals iepērk lielo partiju. Viņam tā partija ir jāiztirgo. Tur arī, es zinu, ļoti labs ražotājs, Spāņu super ražotājs, bet viņam rādās, piemēram, kad joprojām ir 21. slīpsvīta, 22. gada ražas eļļa, kas nozīmē, ka tā jau ir nevis pat pagājušā, bet vēl gada iepriekš eļļa. Kad viņi jau ir 2 gadus tajā plauktā pavadījis, viņi lēnām pērk, bet loģiski, kamēr viņi neizpirks, tas veikals jau nevar ņemt. Un savukārt, kas ir lielie ražotāji, tur, kas iepērk eļļu no dažādām valstīm un miksē, tur vispār tikpat labi viņam 5 gadus nostāvējis pie tā ražotāja, un tad ražotājs viņu iepilda pudelē, uzliek vēl 2 gadus termiņi, jo neviena likumdošana neregulē, kad ir jāraksta virsū šis ražas gads, un, piemēram, Spānija ir pirmā valsts, kas pagaidām ir pieņēmusi likumu, ka nedrīkst arī lielie ražotāji, kas nenorāda gadu, ka viņi nedrīkst pudelē jaukt, piemēram, vecāku ražu ar jaunāku ražu, jo, piemēram, tā diezgan izplatīta praksa arī, kas ir lielie ražotāji, tā eļļa pastāvēs, 3-4 gadus, viņi ir zuduši tas garšas īpašības, viņi piešauja bišķiņu to jauno ražu, piemēram, 5. daļu pielē jauno ražu, uzblendē, viņai bišķiņi atkal ir aromāts, bišķiņi ir garša, jo viņiem jau ir arī jāiztirgo tā teiksim, vecās ražas eļļa. Un, lai gan eļļa būtībā viņa vislabāk tās uzturvērtības arī saglabā no ražas līdz ražai, kur bija Grieķijā pētījums, kad gada sākumā izspiež eļļu, ieliek viņu ideālos apstākļos plus 16 grādos, un ik pa laikam testē tos E-vitamīnu, polifenols un vēl kaut kāds rādītājs. Un gada laikā viss bija krities pa 50% aptuveni. E-vitamīns, polifenolu, visu eļļa dzīves produkts, un viņš vienkārši, lēnām zaudē savu uzturvērtību. Sanāk, ja tie ir 2 gadi, tad tikpat labi, tur var gandrīz nekas nebūt palicis pāri. Teorētiski var būt tā, ka tas lielais ražotājs tur jau iepildīja kaut kādu, jo blendētu vēl vecāku eļļu, uzlika no tā brīža 2 gadi, jo citreiz arī mēs paskatāmies, piemēram, paņemam veikalā jebkuru eļļu, derīguma termiņš ir, piemēram, kaut kāds tur jūnijas, jūlijas vai kaut kas, un mēs zinām, ka liek 2 gadus, tātad tā eļļa pudelē ir pildīta 2 gadus atpakaļ. Bet eļļu, teiksim, mūsu puslodē, kad cilvēks saka, kad tad viņi spiež, olīvas tā kā plūmis augu kokā, sāk spiest aptuveni oktobra sākums,
un beidz spiest, piemēram, maigās eļas, dažs spiež pat vēl tagad kaut kāds decembra beigas, pat varbūt vēl janvāra sākums. Tas ir, kāpēc arī ražas gadu norāda ar 2 cipariem, piemēram, 23, 24, lai saprastu, ka tā ir šī 23. gada nogale vai pats 24. gada sākums. Un, jā, to ražas gadu, un tāpēc, un ja, piemēram, tā eļļa, redzam, saprotam, viņi ir iepildīti pudelē jūnijā, kad īsti eļļu nespiež un arī nepilda, tad, vispār nav skaidrs, kad tad viņi ir vispār izspiesti, iegūti, cik ilgi viņi ir stāvējusi. Tā situācija veikalā ir apmēram tā, ka tu izlasi uz šilts extra virgin, tas par eļļu pasaka apmēram tikpat daudz, kā par, vīnu pateikt vārds vīns, tur nebūtu rakstīts sarkanvīns, baltvīns. Jo extra virgin pat nepasaka par to, ko par vīnu pateikt sarkans ir. Sauss vai pussalts vai kura gada raža, neko. Vienkārši, ka iedomājieties, jūs iet situāciju, kas ir varbūt vīna cienītāji, tu ieej veikalā, ir pilni plaukti ar pudelēm, un uz visām vienkārši rakstīts vīns. Tumša pudele, tu nesaproti. Balts, sarkans, salts, savs. Tieši tāpat ir ar eļļām. Tu viņu nopirkt, apmēram, aiziet mājā attais, vai glāzē, un tev ir tāds bingo loto, ko es šodien nopirku. Sarkano, balto, sauso, saldo. Tas pats ir ar eļļām cilvēki. Citreiz uztrāpās kaut kas normāls, citreiz kaut kas pilnīgi nesaprotams. Jo olīveļa tāpat kā, kā mazās maiznīcas maize, viņa nav lielveikala produkts pēc būtības. Tas ir arī, kad maiznīca cep, tur ir kraukšķīgā garoza, visu, un tad viņi izdomā, gribam tirgot vairāk, gribam iet lielveikalā, pieliksim pāris E-vitamīnus, ieliksim maisiņā, lai stāv ilgāk plauktā, un tajā brīdī tā vairs nav tā maize. Tas pats ir ar eļļām lielā mērā, kad kolīdz viņi aiziet lielveikalā uz apjomu, tā viņi to kvalitāti lēnām zaudē veikalu plauktā. Un arī tas ilgais uzglabāšanas laiks, es pieņemu. Un tie apstākļi arī nav ideāli, vai ne? Apstākļi, kur bija Itālijā eksperiments, kad arī bija, teiksim, tumšā pudele, kas ir kā brūna pudele, viss tur smuki, kur tika imitēti lielveikala apstākļi pa dienu, tā gaisma, kas nāk lielveikalā, kā tās fluorescentās, kā tās lampas, naktī tumsa, telpas temperatūra kaut kāda 20 grādi. Bija tumšajā pudelē, pusgadu laikā eļļa bija pilnībā fotooksidējusies. Tātad, ja tā eļļa pavadījusi plauktā vairākus mēnešus, tad tas veikals viņu jau ir sabeidzis ļoti lielā mērā. Un tas nozīmē, ka mēs garšu arī jutīsim, ka viņa vairs nav tā. Garš ir tā, ka eļļai tas pirmais, kas pazūdi, tas augļainums un tas aromāts, jo, piemēram, kad eļļu ielēj kaut kādā, klasiski, piemēram, kā eļļas degustē, jo eļas krāsai, piemēram, nav nozīme. Oriģināli nāk šāds zils glāzīts, un tad, piemēram, tas klasiskais veids ir, kad eļu ielēj, piemēram, kaut kādu nelielu, bet mājās to var izdarīt, jebkurš arī parastajā kaut kāda, kas ir saucamās šotu glāzītes vai, kaut kāda, konjaka tipa, kaut kāda maziņa glāzīte. To eļu ielēj iekšā, viņai var bišķiņ paturēt virsū roku, un pēc tam, lai tur sakrājas aromāts. Eļu pasmažo, jūtam tur, tas, ko latviski teikt, mauriņu smaržu, tā zaļainā nots vēl kaut kas, un pēc tam eļu tiek pagaršotu. Nav kā kādreiz, kad es esmu vadījis degustācijas, cilvēki domā, kas nekad nav saskāršies, uzreiz, kad rījam nost, tur būs kaut kas riebīgs, kad ļaujam tā kā mutē, tā garša izplatīties un saprotam, tur ir tādas nots, tur bišķiņ rūgtais, bišķiņ asais, iekoši kaklā, pa ko mēs pieskarsimies, kāpēc tā ir. Un ir tas augļainais aromāts, un jo tā eļļa vairāk stāv, ilgāk stāv, jo viņš vairāk pazūd, paliek tikai tā eļļainā, tā kā garša un struktūra, tāpat kā mēs iedzertu kaut kādu, tur rafinētu eļļu, un ir tikai eļļains tāds, nekāds. Un tas ir tas, kas eļļai pazūd, un tad, ja viņi jau sāk sabojāties, tad tas rūgtums ir tā kā veciem valriekstiem vai lazduriekstiem, vai, kaut kāds auzu pārslis, piemēram, kas nav tvaiku apstrādāts, jo tie tauki, kas oksidējās, un tas pats ir notiek riekstos, tas pats ar tvaiku neapstrādātās. Auzu pārslās ir tas tauku rūgtums, ko tautā zinām teicienu pēdušai pelē milti rūgti, kad agrāk miltis tur neapstrādāja un nerafinēja, viņi jau arī šīs taukskābes saglabājās dzīves, un viņas oksidējoties milti kļuva rūgti. Un tas pats notiek ar jebkuriem taukiem, kas paliek veci, viņi kļūst nepatīkami rūgti. Un tad cilvēki arī saka, kā atšķirt to rūgtumu, ko dod olīvu šķirne, jo ir, kas ir viens, un tas rūgtums, kad eļļa ir veca, tas, ko dod olīvu šķirne, viņš no mutes ātri pagaist. Es tagad arī iedzēru tādu relatīvi rūgtu eļļu,
mēs runājamies, man mutē vairs nav nekāds rūgtums, vai būtu kaut ko jāuzdzer, jāuzkož virsū. Savukārt, ja iedzer to eļu, kas ir veca, tās valriekstu vecums, viņš ilgi nepazūd no mutes un vai kaut ko uzdzert, uzreiz dabūtu projām to, jo ķermenis tev signalizē, tas ir vecs produkts, neēdi. Tas ir tas primāri, kā var atšķirt tos rūgtums, plus arī pannā cepot, ja tā eļa jau ir veca un oksidējusies, viņi cepot, viņi kļūs vēl rūgtāk, viņi sabojās tā ēdienu garšu, ko man cilvēki kādreiz ir teikšu, es necepu olīveļā, jo tas sabojā ēdienu garšu. Tad tā pieredze ir bijusi cepot veca olīveļā, viņi termiski turpinājās oksidēties. Savukārt eļa, ja viņi nav veca, ja tas rūgtums var būt rūgta eļa, nerūgta eļa, un tas rūgtums, ja viņš ko dod olīvu šķirni, viņš cepot, tas polifenols daļai aiziet bojā, daļai viņš iesūcās pašos pārtikas produktos un pasargā produktā esošās uzturvielas, kur bija, piemēram, pētījums, kad brokoļus cepa vienāds brokoļus, vienādā temperatūrā, cepa viens cepa saulespuķa eļļā, viens cepa extra virgin olīveļā. Un pēc tās cepšanas brokoļiem, kas bija cepti extra virginā, bija pa 50% augstāks C vitamīna saturs nekā tiem, kas bija cepti saulespuķa eļļā. Kas ir tas lielākais, ko cilvēki kādreiz saka, kāpēc cept ekstra virginā, jo viņi taču ir dārgāk. Skaidrs, ka dārgāk. Un tas jautājums parasti ir, var vai nevar atļauties. Sanāk, primāri, jo to savu antioksidantu potenciālu daļai nodot ēdienam, ko tu gatavo viņam. Tieši tā, tas ir tas lielākais. Daļa to antioksidantu polifenolu pasargā pašu to olīveļu no termiskās oksidācijas, un daļa aiziet iesūcās pārtikā un pasargā tieši, kas ir tas ļoti liels iegūms tieši cepsnē ekstra virgin olīveļā, kad viņi pasargā tā uztura pašu to produktu uzturvērtību, tā kā labāk saglabā. Ja mēs aizsākām par to cepšanu, kas ir tāds, man liekas, lielākais mīts, taču cept nedrīkst, visu kandinu cept nedrīkst, un lai gan tagad jau pat, ja mēs ņemam, nezinu, Amerika jau ir, man liekas, uzturjomā vispār kā bēdīgākais piemērs, kas ir paziņojuši viens tur muļķības pēc otrām lielāks, ka tagad pat Amerikā, es tieši vakardien skatījos, tas ir laikam 22. vai 21. gada Nacionālā pārtikas institūta rekomendācijas, kad extra virgins tiek ieteikts pat fritēšanai, pat Amerika to ir atzinuši, ka drīkst. Bet kad arī es, kur nesen runāju, kur sadarbojos ar Stradiņu kardioloģijas nodaļas vadītāju profesoru Ivetu Mintāli, un ka viņi bija bijusi Spānijā konferencē, kur viņi saka, tur bija pierādīts, ka pat pēc 30 fritēšanas cikliem, nevis tur vienkārši, ka cilvēki kādreiz saka pannā uzcepu, un tagad tā eļiņa jālai ārā, tur vairāk to rītdienas omleti cept nedrīkst, ka pat pēc 30 fritēšanas cikliem ekstra virgin olīveļā nebija sākušas, molekulas nesāka degradēties tādā mērā, ka veidotos kaut kāds kancerogēns vielas. Protams, tā eļļa viņa zaudēja savu uzturvērtību no tā viedokļa, ka tur polifenoli aiziet bojā un droši vien pēc 30 fritēšanā viņi tur ir tuvu necik, bet tas galvenais, par ko cilvēki baidās, taču tur degs dūmos un tur tagad radīsies, vēzi, tā vienkāršot runājot, vēzi veidojošas vielas, ka tas ir pilnīgi apgāsts un pierādīts, kad nekas tāds nenotiek un kad par to nav tur satraukumi. Cits jautājums var atļauties, nevar atļauties cept ekstra virgin eļļā. Tas, protams, ir vienkārši neizbēgams fakts, bet tāda viedokļa, ka tur dūmot deg, sabojā ēdienam garšu vai kaut kas vēl notiek, par to vispār nav satraukuma. Bet ar cepšanas taukiem tā vispār ir tā pati gīja pudelīte maksā 9 eiro veikalā, un tas ir tas, ko es lietoju ikdienā, kādreiz kokosrieksteļu, un tās tiešām labie tauki nav ļoti lēti. Bet cilvēkam, kurš grib pamēģināt cept olīveļā, kādu eļļu tu ieteiktu, vai jebkura eļļa der tam, kamēr viņa ir kvalitatīva un svaiga? Būtībā der jebkura extra virgin olīveļa. Tur, protams, ja iedziļinās niansēs, ja kāds tagad uz matu grib viņu liet iekšā friterī vai vienkārši pannā, tur, eļļas kārtā, tur, es, piemēram, mājās pončikus fritēs extra virginā, tur, pončiku bērniem garšo, labi, nospļaujamies un ielaik atliņā tur to extra virgin, bet viņi labā ziņa, ka viņu pēc tam nebūs jālai ārā. Ja skatās, ir olīvu šķirnes, kas ir, tās, kas ir maigās garšas olīveļas un olīvu šķirnes, viņām šis omega-9 bolīnas kādas procents, kuri termiski tā noturīgākā, ir nedaudz zemāks. Kad es skatos analīzes, ko man sūta ražotāji, ap 65%. Savukārt tās, kas ir šīs pikantās rūgtās eļļas no šķirnēm, kas dod tādas rūgtākas, robustākas eļļas, tas procents ir lielāks līdz pat
75, tad 10% atšķirība, kas, teiksim, parastai ikdienas cepšanai tas neko neietekmē. Uz pannas cepiet, kā vienā, tā otrā nebūs nekāda starpība, tur, nu, kādas tur būs izteikti labāk. Bet, ja iet runa, kad tiešām grib kaut ko fritēt, vai tur, es nezinu, cepeškrāsnī tagad sautēt kaut ko 4 stundas, kur tā kā ilgstošāka, tad jā, ja, piemēram, kad man ražotāji arsūtīja tāds saucamais rancimāta tests, kur eļļu ieliek 100 grādos un skatās, pēc cik ilgu laiku sāk kaut kādas izmaiņas viņā notikt. Un tad šīs te maigās eļļas 100 grādu temperatūrā pēc kādām 24 stundām sāk tur kaut kas mainīties viņās ķīmiski. Savukārt tām robustām eļļām, kas ir, piemēram, spāņu pikols, ir pat pēc 3 diennaktī, pēc 72 stundām, ka tā starpība ir. Bet tas nav ikdiena. Nu, uz ikdienu tas nespēlē lomu, tur jau cilvēki kādreiz saka, jā, bet es esmu dzirdējis tas dūmošanas punkts, tur 180, 200, tur kaut kādi tie grādi, kur, ja pameklē YouTube'ā, var pastīties, kur arī man mājaslapā, man liekas, es ieliku no YouTube to saiti, kur ar to infrasarkano termometru skatās tieši temperatūru pannā uzturam, bet tā vienkāršot ir, kad, teiksim, jūs pannā apcepat sīpols, viņi sāk bišķiņi apbrūnēt, ja sāk karamelizēties tie ogļhidrāti, tā brīdī temperatūra ir ap 152, jo tā saucamā Maillard reakcija, kad arī gaļai uzsit brūno garoziņu, sīpols sāk karamelizēties, tas notiek šajos 150 ar mazu astīti grādos, un, teiksim, ja tas produkts pannā sasniegt jau tos mistiskos tur 180 vai 200 vai vēl pāri grādus, viņš jau būtībā būtu aizdedzies un melns un degtu, jums pannā nekad nebūs tādi grādi, vai kad cilvēki kādreiz saka, nu jā, bet cepeškrāsnīs tur uzgriež 220 grādus, bet atkal tā eļļu kombinācijā ar produktu, viņi jau nekad nebūs tik karsti, jo arī, kad gaļu jūs cepat, tad parasti tur, nezinu, kur ir termometrs, kad, lai iekšpuse sasniedz tur 80 cik grādus, nekad tas gaļas gabals nekad neuzkarsīs līdz 220 grādiem. Viņš izkalsta vienkārši. Nu jā. Jūs nevienu ēdeni gatavojat, jūs nesasniegsiet tādu grādu, arī friterim temperatūru griež uz 180, 185, kur jau kartupeļus fritē, un tā kā par to vispār nav satraukums, tur par mistisko dūmošanas punktu, tur par vēl kaut kādām tur lietām. Tas viss ir apgāsts gan zinātniski, bet uz to es primāri vairāk paļaus. Un tā zinātne var mēdz mainīties. Tur sviests bija kaitīgs pirms 50 gadiem, vairs nav kaitīgs. Nu, kad vidusjūras reģiona valsts, jo taču cik olīve extra virgin olīveļu uzturā lieto apmēram 2000 gadus, tā ļoti vienkāršojot. Un visus tos gadus jau tikai tajā arī ir cepts un fritēts, jo nebija jau tur nekādas tur rafinētās eļļas, izspaidu eļļas, tur vēl kaut kāda mistika, tur, nezinu, no kukurūzas izspiest eļļu, vienkārši cilvēki nebija spējīgi to izdarīt. Nebija vēl no naftas tur heksāns, kas var saplēst molekulu un izvilkt tur pašu vēlnu ārā no sojas, no kukurūzas. No ķīmiskā ekstrakcija tā saucamā. Tieši tā. Jā, nu jā, un to visus šos 2000 gadus jau cepa tajā svaigi spiestajā olīveļļā. Un taču dzīves ilguma vidējai tur Grieķija visur pierādīja, ka viss ir kārtībā. Neviens tur nemir ne ar vēžiem, ne ar ko. Un tā tendence strauji sāk mainīties, tad, kad pagājušajā gadsimta 50. gadi, kad pārgāja vairāk tā ar saucamā rietumu diēta, plānā panna, rafinēta eļļa, kuru vajag speciāli cepšanai. Un tad aina sāk palikt pavisam savādāk. Un pat ja zinātne, nezinu, kā tas mēdz gadīties, kā Saulīga Danilons teica, bet ir taču labi, ka zinātne mainās savādāk, mēs joprojām nebūtu elektrību izgudrojuši. Ir labi, bet pat ja zinātne pēkšņi vienā dienā apmest to kažoku otrādi, tad tā vidusjūra saviem 2000 gadiem ir pierādījusi, ka tas produkts ir absolūti drošs cepšanai, konservēšanai, nezinu, uz ādas un dejptam. Kā tu pats lieto ikdienā eļļu un kā to dara spāņi? Man interesēs. Pieņem, ka maigākās eļļas parasti lieto salātos, kur viņi ir svaiga un tad rūgtās ir tīri gaumas jautājums? Nu, būtībā jebkura eļļa ir gaumas jautājums, un es savā ikdienā, piemēram, arī man tagad ziemas periodā tāda iecienīta salāta ir, kad es nopērku, nezinu, tajā pašā Maksimā vai citā veiklā tie, kas ir salāti, kas aug podiņos, kas tā kā nav vēl sagrieztie, tur mazgātie, jo man patīk tas podiņu faktors, ka tā apziņa, ka tas salāts ir tā kā no siltumnīcas. Viņš ir dzīvs, es viņu čikas nogriezu, tajā brīdī sagriezu, un viņam vēl ir tas, ko Marija Kirī teikt, ar rengenu uztaisīt vēl bišķiņ redzēt starojumu, ka viņš nav sen plūkts un tā kā novīts. Un tad pierīvē, piemēram, burkānu, pieliek kaut kāds, nezinu, bioloģiskās kukurūzas graudus klāti, sarkanvīna balzāmetiķi, un šādi tipi salātiem man personīgi garšo maigā eļļa, jo, ja pielikt kādu rūgto stipro eļļu, tā rūgtā nots paņemt virsroku un nejust ne tik labi to kukurūzas saldumu, ne to burkānu saldumu,
Un tāpēc, bet savādāk, protams, varētu likt arī rūgto. Savukārt salāti, kur jau iet kaut kāds, nezinu, bišķiņ, kaut kāds saulē kaltētais tomāts liekas klāt, kaut kas varbūt bišķiņ, kaut kāds fetas siers vai cietie sieri, kaut kāda grieķu tipa salāti, kur kaut kāds sīpolnāk. Tur droši var pielikt šo rūgto eļu, un viņa, nespēlēs to galveno notu, viņa aizies tā kā paliks foniņā. Un tā kā tas ir vairāk gaumas un garšas sadarības jautājums. Tās rūgtās eļas būtu vairāk varbūt jāuztur arī kā garšviela. Piemēram, man mājā patīk, nezinu, tagad ziemas sezonā saldētie dārzeņi. Parasti jebkur tur pupiņas, brokoļi, tur zirņi, kas tur viss nāk, kas kuram garšo. Pannā arī lielā eļas daudzumā, karstā eļļā, kārtīgi viņas apcep. Un pēc tam var šķīvīt bišķiņu to rūgto eļļu, teiksim, pārpilint pāri vai uz brokastu omletes uzpilint viņu virsū, kas atkal tai olai arī iedod to augļaino garšu, varbūt tās citas garšas nianses iedoda. Primāri es lietoju, ar maizi liet virsū gataviem ēdienam, cept tajā eļļā ēdienu, salātiem likt, mīklās likt, nezinu, raugu mīklai, mafinu mīklai, jebkur mīklā, kur vajag taupvielas. Izņēmums ir vienīgi, ja vajag smilšu cepumu struktūru tai mīklai, tad vajag vai nu kokos, vai nu sviestu, kas ir šie cietējošie tauki. Bet visur citur, būtībā mājās man tā taupviela ir tikai olīveļi, kartupeļu putru taisot, kur tradicionāli varbūt nāk sviests, es lieku maigo olīveļu iekšā, ar auzu putru olīveļu, vispār visur. Es to eļu lietoju visur, un tāpēc ir tik kaut kāda arī patēriņš, kā 10 litri mēnesī laikam aiziet, un jā, ļoti garšīgi. Super. Es vēl gribēju tev parunāt par skandāliem, jo es zinu, ka Amerikā, un mēs par to, man liekas, ar tevi runājām, ka bija skandāli par to, ka lieli ražotāji bija maisījuši savu olīveļu ar kaut kādām sojas vai citām eļām un uz etiķetēm likuši extra virgin olive oil un tā tālāk. Man interesē, vai Eiropā tādi skandāli bijuši vai tajās pašās valstīs, kas ražo, ir kaut kas tāds? Tāds zinām, ko es esmu lasījis, kādreiz es pārlasīju tāds Olive Oil Times lapu, kas visu tur parunā par olīveļu, par dažādām valstīm un visu. Tur bija skandāls kaut kāds gadus atpakaļ, bija Dānijā, kur bija atklāts tīkls, ka tieši it kā grieķu eļļa, kas reāli bija viltota eļļa, bet to eļļu īstenībā tā, kad Itālijas mafijā tāda viena ļoti ienesīga nozara. Pirmais esot atkritumu bizness, un otrais vai trešais ir extra virgin olīveļas viltošana. Tā kā nav tā, ka Itāļi tikai Gucci un Dolce Gabbana vilto, bet arī ļoti meistarīgi rada extra virgin olīveļu, kas būtībā esot rafinēta saulespuķa eļļa vai rapšu eļļa, kam pieliek chlorofilu, lai zaļganā krāsu un aromatizatoru. Un ja cilvēks nav tas liels speciālists, tad viņš arī to eļļu var pavisam labi uztvert kā extra virginu. Un eļļa tiek viltota, man nav zinām gadījumi, piemēram, ka Latvijā būtu konkrēti izņemta viltota eļļa. Es esmu lasījis par šo Dānijas gadījumu, kas radīja tādu palielu ažiotāžu, un Dānija ir kā tāda ļoti valsts ar augstu labklājības līmeni, bet vairāk varbūt pat ne tas viltošanas fakts, piemēram, arī Latvijā, ja mēs paņemam lielveikalos, jebkurā veikalā aiziesiet Itāļu vai Itālijas eļļa, kurai ir rakstīts Made in Italy. Būtībā neviena no šīm eļļām tās olīvas nav audzētas un spiestas Itālijā. Jo pēc statistikas ir tā, ka Itālija pat nevar īsti nodrošināt savu iekšējo tirgu pēc iedzīvotāju skaita un lietošanas apjoma. Itāļiem savukārt ir ļoti labs mārketings, kad viņi primāri eļļu iepērk no Spānijas un no Tunisijas un vienkārši zem saviem brendiem sapilda. Un tas Made in Italy to arī nozīmē. Es arī varētu sūtīt cisterni no Spānijas, pats pildīt eļļu pudelēs un rakstīt Made in Latvija. Un ja Latvija būtu tāda slavena ar extra virgin olīveļas tradīcijām, tad cilvēki ļoti viegli uz to varētu pavilkties un es to eļļu sūtītu uz visu pasauli un visi skatītos, šitā ir Latvijā ražot, tad tā ir tur top eļļa, jo taču Latvija ir spēcīga olīveļas zem. Tas pats ir ar Itāliju. Kad es, teiksim, Latvijas veikalos 99% paņemsiet veikalā, būs Made in Italy, bet citur sīkiem burtiņiem EU origin vai non-EU origin, kad tā eļļa ir būtībā primāri Spānijas un Tunisijas eļļa, tās, ko tirgo zem Itāļu brendiem, jeb ražot, teiksim tā, viņi netiek audzēti un spiesti, bet ražot, kas nav viens un tas pats. Bet tas faktors, par ko vairāk uztraukties, ne tik daudz kā par viltošanu, ir, kad pašā Dānijā bija arī, kur 3 gadu garumā ekspertu komisija no veikalu plauktiem ņēma extra virgin eļļu, dažādi ražotāji, dažādas valsts izņēma 21 paraugu.
kuru testēja ķīmiski un testēja pēc garšas faktoriem. Un no šī 21 parauga tikai 3 parauga atbild extra virginam. Pārējie attiecīgi 18 bija vai nu pomaca, kas ir kā izspaidu kategorijas jau, vai lampante kategorija, kas skaitās, kad vispār nav Eiropas Savienībā nav atļaut lietot uzturā, jo viņi bija zaudējuši vai nu šīs garšas, vai nu šīs ķīmiskās īpašības. Jo mēs varam arī aši varbūt parunāt par eļas kategorijām, kas ir extra virgins, kas ir olīveļa, kas ir izspaidu eļa, kur tas būtiskākā varbūt atšķirības ir. Jā, man tas būtu interesanti, jo es aptuveni zinu, es kā pašs cilvēks redzu extra virgin, agrāk domāju, ka tas ir labs. Tagad es saprotu, ka tas ir daudz detalizētāk. Es labprāt tā kā iziet cauri vēlreiz, kas ir kas. Nu jā, tas pašas kategorijas ir tā ātri pārēt pāri. Man patīk Latvijas apstākļos salīdzināt ar ābolu sulu, to eļas ieguvu un to procesu. Jo cilvēki kādreiz domā, man jau nevajag to extra virgin, ņemšu to parasto olīveļu, kas nav tur ekstra, vai kas ir izspēda eļa, tas mīts arī. Paņēma tās olīvas saucamās čoziņas, izspieda vēlreiz un ieguva izspēda eļu. Nekas, būs jau labi, vai ne? Vai tad tas process, tas galīgi nav tik skaisti un rožaini, kā izklausās. Ja mēs salīdzinām ar ābolu sulu, tas būtu tā, kad es parasti stāstu vectēvs ar kaimiņu laukos salasīja ābolus, lasīju vislabākos ābolus, kas nav iepuvuši, nav tur apsaluši salnās neko, un lasīju no koka, nelasīju viņus no zemes tur, kas jau būtu stāvējuši zemē, tur kontaktā ar zemi ilgstoši. Vislabākos ābolus nolasīju, ielika mehāniskā sulspiedē, samala putru un izspieda ābolu sulu. Ir iegūts svaigi spiest ābolu sulu. Tas process ļoti līdzīgs ar olīvām. Tiek lasīts vislabākās olīvas, viņas netiek lasīts no zemes, tieši no kokiem, vai birdinātas sietos, vai tur vēl dažādi tie veidi. Un viņas neilgāk kā Eiropas Savienība ļauj 24 stundu laikā to darīt, bet labi ražotāji to izdara neilgāk kā 6 stundu laikā. Viņas jau tiek nogādātas dzirnavās, samaltas, izspiesta sula un eļa tiek atdalīta no ūdens. Nav nekāds karstums, nekāda ķīmija, nekas tāds. Telpas temperatūra ne vairāk kā 27 grādi tajā visā spiešanās procesā. Un ir iegūta svaigi spiesta olīveļa. Tas svaigi spiest, tas vārds ir virgin, kad viņi ir svaigi izspiest un nedarot neko citu. Tas vārdiņš ekstra, kur rodās, kad ir šī eļa tiek sūtīta uz ķīmiskām analīzēm, un plus viņu degustēšanas tā kā trenēt degustatori. Un tad ir tā, kad ir zināmi ķīmiskie parametri, kuriem ir jāatbilst, lai šī svaigi spiestā virgin eļa dabūtu šo vārdu ekstra. Un ir jābūt, ka nav neviena garšas defekta. Tad degustatori pagaršoja, vectēvs ar kaimiņu pagaršoja ābolu sulu, top garša, tur atnāk ķīmiskās analīzes, viss tur atbilst, tur brīvās augstskābes, viss atbilst. Tātad šī eļa vai ābolu sula var saukties extra virgin, jeb labākais, ko var iegūt svaigi spiežot. Virgin svaigi spiest, extra, top, tā kā, teiksim, nezinu, pienam kreļus nostāpes. Labākais, kas var būt. Tad ir, ja ir neliela garšas defekti vai šie ķīmiskie parametri bišķiņi varbūt augstāki, tur brīvās augstskābes, peroksīdi, vēl kaut kāda, kas arī nav pārāk daudz vairāk, tad šī eļa iegūst kategoriju virgin, svaigi spiesta, bet tā nav ekstra, bet Latvijā šādu kategoriju atsevišķi oficiāli nopirkt nevar. Ja mēs paņemam tādu klasisko veikalu extra virgin, tad labākā gadījumā viņa būtu šī virgin eļa, kas ir ar kaut kādiem garšas defektiem, nedaudz ķīmiski jau degradējusies varbūt, bet varbūt uz virgin vēl velk. Un tad aiziet nākamā kategorija, olīveļa parastājiem. Kas veikalos rakstīts vienkārši olīveļa, tur citām vēl tur marketinga triks, tur super light, tur vēl kaut kas, bet būtībā. Jā, tur mild, light, super light, kur cilvēki kādreiz domā mazāk kalorijas, tur vēl kaut kas tur, kas būtībā neko nenozīmē, vienkārši mārketings. Ja tauki ir tauki, taukiem ir 9 kilokalorijas uz gramu, un vai viņš tur ir rafinēts tauks, vai tas ir extra virgin tauks, tie vienalga būs šīs 9 kilokalorijas. Tad kā tad iegūst šo rafinēto olīveļu? Un tas stāsts ir tāds, kad atkal vectēvs ar kaimiņu salasīja ābolus, un tad tur 2 varianti. Vai nu viņa lasīja labus ābolus, salika viņu kastē, aizgāja nosvinēt, piemēram, to salasīšanu, un aizsvinējās, atnāca atpakaļ pēc diennakts. Tie āboli saulē stāvējuši, sākuši jau tur tā kā bojāties, ierūguši vēl kaut kas. Vectēvs ar kaimiņu saka, nekas, spiežam tāpat to sulu. Viņi izspiež, viņi saprot, tā sula jau nebūs dzerama, jo tie āboli jau saknē ir bijuši nekvalitatīvi. Un to izspiesto sulu, tālākais process ir, vai ir otrs variants, ka viņi tos ābolus jau lasīja nekvalitatīvus. Vai nu bijusi salna, viņi jau mīksti, vai tur daļa iepuvuši, tur insektu bojāti no zemes, tur nekas lasam un spiežam sulu.
izspiež sulu, kur skaidrs, ka viņi netiek spiesta, lai viņu dzertu uzreiz. Sula tiek sūtīta uz rafinēšanu, jeb šajā gadījumā olīveļa, kas ir no nekvalitatīvām olīvām, uz rafinēšanu, kur ar mehāniskiem filtriem, ar ogles filtriem, ar tvaiku, bet vēl bez ķīmijas tiek atdalīt, teiksim, visas nevēlamās garšas, smaržas, būtībā jebkas, kas šai eļļai piešķir garšu vai smaržu, paliek tikai taukskābis, jeb caurspīdīga eļļa, bez garšas, bez smaržas, tā kā varētu salīdzināt ar Johnson Baby, kas varbūt tādi lietojuši vai atcerās, tā kā minerāla eļļa pēc skata, vienkārši caurspīdīga, balta eļļa, bez smaržas, bez garšas. Bet sanāk, ka tā labās smaržas un garšas arī visas ir mums pazudušas šajā brīdī. Tur pazūd viss, kas piešķir šai eļļai vispār garšu. Pa cik tās olīvas bija nekvalitatīvas, tad šie te garšas faktori jau bija defektīvi, tāpēc ar rafinēšanu viņus atdala vispār. Paliek 100% tikai šīs te taukskābes, bez garšas, bez smaržas. Kas ābola sulas gadījumā būtu, ka viņi, piemēram, destilētu un paliktu tikai ūdens, jebkas, kas piešķir viņai ābola sulas, tur garšu vai smaržu. Tad šiem te destilēt rafinētai eļļai piešķēta 5 līdz 15% piešķēta klāta ekstra virģina vai virģina eļļu, kas piešķir garšas un smaržu bišķiņu, jo tīrā veidā viņi nemaz nedrīkst tirgot uzturā. Lietot Eiropas Savienībā piešķēt šo ekstra virģinu vai virģinu, kas piešķir šo te vāju izteikto smaržu un garšu, un tajā brīdī viņi iegūst nosaukumu olīveļa, kas ābola sulas līdzībās būtu tā, ka destilējām, ieguvām ūdeni, pielējām 10% ābola sulu klāt, un tagad viņi var saukties vienkārši ābola sulu parastā. Nevis tur svaigi spiestā, nevis tur ekstra ābola sulu, bet vienkārši ābola sulu parastā, kur īstenībā tikai 10% ir, teiksim, svaigi spiestā, pārējais būtu ūdens, ja eļas gadījumā 90% rafinēta eļa un 10% ekstra virģins. Tā ir olīveļa parastā, jeb rafinētā. Tad nāk pēdējā kategorija, zemākā, kas ir pilnīgs štruns, izspaidu eļa, ko cilvēki bieži saka, tas jau otrais spiedums, nav nekāda otrā spieduma, jo tad, kad sen vēl cilvēks spieda savu ģutas paklājumu eļu, tur senā Grieķija vēl kaut kur, tad bija tā, kad izspieda vienreiz, tur tās tika augstmaņiem, pēc tam nākamo reizi spieda vēlreiz, un tas jau tika vargiem, lampām tur un visam kam citam. Mūsdienās jau tās tehnoloģijas ļoti efektīvas. Ar pirmo reizi tās olīvas samaļ, tur tais aparātos arī bieži vien ir vakums, lai gaisa tās eļu neoksidētu to eļu. Tur izspiež visu, ko var izspiest no tām olīvām jau pirmajā reizē, kad iegūst šo te ekstra virģinu, bet tajos biezumos paliek aptuveni 5% eļas iekšā, ko cilvēks vienkārši nevar, daba nav paredzējis, nevar dabūt viņu ārā. Bet cilvēks jau ir gudrs, viņš šos te biezumus nopārdod lielajai rūpnīcai. Teiksim, ja es salīdzinu Spānijā, kas ir pasaulē lielākā olīveļas ražotāja valsts, pasaulē eļu ražo 50 valsts aptuveni, Spānija viena pati saražo 50%, tātad pārējās 49 kopā, tur Itālija, Grieķija, Vācija, Tunisija, Austrālija, visas kopā saražo tikpat, cik Spānija viena pati. Un Spānijā ir tā vienkāršojot aptuveni 2000 ekstra virģina olīveļas ražotnes, un ir aptuveni 7 vai 8 fabrikas, kas šo te rafinēšanu un to visu dara, tad milzīgās ķīmiskās lielās rūpnīcas, ko neviens tur zemnieks mājas apstākļos nevar to izdarīt. Tātad šie te biezumi aiziet uz lielo rūpnīcu, tiek pievienots no naftas iegūtais pieminētais šķīdinātais heksāns, kurš saplēš šī te biezuma molekulu un tādā veidā dabo ārā tos atlikušos 5%, kas tur iekšā vēl mīta. Un tad atkal aiziet rafinācijas process, kas bija jau arī rafinētajai olīveļai, kur atkal ar ogli, ar filtriem, ar tvaiku, ar karstumu atdala nost šo te heksānu, vēl kaut kādas kaitīgas vielas, kas ir radušās šajā te procesā, un atkal iegūst to pašu balto, caurspīdīgo eļļu bez garšas, bez smaržas, bez nekā, un atkal pievieno 5 līdz 15% ekstra virģinu, lai piešķirtu vispār kaut kādu garšu un smaržu, un ir tapusi slavenā izspaidu olīveļa, ko cilvēks saka otrais spiedums, bet tas nav otrais spiedums, tā ir ķīmija. Un bija pat 2000. Gadu sākumā bija skandāls, ka Spānijā šī eļļa bija aizliegta tieši dēļ kancerogēnām vielām, kuras rodās pie šīm te augstām temperatūrām, un tur viss arī tur kaut kāds heksāna mikroatliekas, vēl kaut kas. Un šī ir eļļa, kuras teiktu, ja ir, nezinu, karš, bats, tur tādas nopietnas situācijas, kad ir vispār ēdam jebko, protams, ēdam jebko, ko varam dabūt, bet savādāk es pat nezinu, es pat grilu restauru viņi negribētu tīrīt ar šo izspaidu eļļu, ko citreiz cilvēks saka, veikalā bija uz akciju, tur tāda liela kanna, laba cena nopirkt, tur, bišķiņi varbūt nav ekstra, bet tas galīgi nav tas, kas... Tas vairāk pēc tehniskās eļļas izklausās ar to reņģes smēlēt. Tas ir, jā, tas jau ir tāds, tiešām
pilnīgi, kur arī un attiecīgi arī tad, ja mēs ņemam, kad extra virgin olīveļai ir visi šie polifenoli, tur vielas, kas piešķir garšu, smaržu, tur tādas lietas. Veselīgumu. Tad, jā, to, ko mēs būtībā pēdējā laikā pat vairāk runā tieši, ka šīs te mikro, tās mazās vielas, kas tur tikai kaut kāds 1 vai 2%, ir tas, kas ir galvenais, kas vispār te agrāk likta uzsvaru uz augstskābēm, kuras ir arī rafinētajā un arī izspēdēļā. Kad tagad saka, ka tieši šīs te mikro vielas, šie te polifenoli un tās lietas ir tas galvenais. Un, piemēram, viena no vielām ir oleokantāls, tas, kad ja tādām pikantākām eļļām, kas iekož šeit kaklā, tad ja viņi tīrā veidā pagaršo, arī bieži, kad es esmu vadījis kā degustēšanu, kad klepi cilvēkiem uzsita. Oleokantāls ir viela, kurai tika piešķirts nosaukums kādus 11 gadus atpakaļ Itālijā, vienā konferencē, kad bija amerikāņu zinātnieki, un Itāļi viņus cienā konferences starpbrīžos ar augstas klases eļļu. Un viens tas zinātnieks ir Amerikā, kuram ir uzdots novērst to, kad pacients sūdzās, kad šķidrais ibuprofens kož kaklā. Un tas zinātnieks pagaršo to eļļu, viņš kož tieši tā kā tas ibuprofens. Un zinātnieks sāka pētīt, tas vielas, kas kož ir atšķirīgas, bet tā iedarbība ir ļoti līdzīga kā ibuprofenam, tā extra virginam, pretiekaisuma iedarbība. Un tas polifenols tika nosaukts oleokantāls, oleoeļļa kanti ir dzelti itāļu valodā, jo viņš tā kā dzeļ kaklā. Bet to nejūt, tur ne salātos, nekur citur nejūt, to jūt tikai tīrā veidā, ja eļļu pagaršo. Un mēģinē, teiksim, ir pierādīts, kā tur latīniski in vitro, kad kā šis oleokantāls nogalina audzēju šūnas, kad viņš tā kā pāršķiļ audzēju šūnu, iekļūst viņā iekšā un pāršķiļ viņā pašā esošo, kā to zolīdā pateikt, atkritumu vielmaiņas gala produktu. Ja viņa šūnas mazo biotualeti pāršķiļ pušas oleokantāls un tā šūna pati savos šos vielmaiņas gala produktos aiziet bojā. Un tas ir tas, kas ir pierādīts, kā šīs pretaudzēju šūnu, teiksim, iedarbība šim te oleokantālam. Un šis oleokantāls noteikti nebūs nerafinētajā olīveļā, neizspēda olīveļā, vai ja būs, tad viņš būs šitik no tiem 10%, kas tika pievienots tām rafinētajām eļļām. Tiešām niecīgi apjomi. Jā. Te bija arī labs jautājums, ja extra virgin olīveļa ir atvērta, pieņemsim tā vējā, cilvēks sācis lietot, kā viņu pareizi uzglabāt tālāk? Tad pareizi uzglabāšana, kas extra virgin un lielākie ienaidnieki ir primāri, tas ir skābeklis, kas oxidē taukus jebkam, olriekstiem, tam. Un pēc tam nākamie, kas skābeklim nāk tālāk, ir siltums un gaisma, kas šo te skābekļa iedarbību var pātrināt pat 2400 reizes. Es redzēju, ka man arī šeit tiešraidē tikko mamma nesen pieslēdzās, viņai sveiciens, un viņas parasti pieminu kā cilvēku rekordistu, kam izdevās sabojāt eļļu 5 dienās, kad bija atnākusi svaigi spiesta maiga eļļa, decembrī izspiesta, janvārī saņemta, litrīga kaniņa, kur bija nedaudz nolietot, bet labi aizskrot. Un laukos siltumā atstāt uz plauktiņu virs plīts, kur no plīts ceļās siltums. Es aizbraucu uz laukiem 5 dienas vēlāk. Nākamās brīvdienās mamma saka, uztaisi salātus. Es paņemu šo eļļas kaniņu, uz taustu jūtu siltu. Pāri 40 grādiem, tā kā bērns, kad ir slims, ļoti karsts, tu pieliec roku, apmēram tik. Es domāju, nebūs labi. Es to kaniņu atskrūvēju, pagaršoju pilnīgi rūgta eļļa, tā kā veci valrieksti. Kur būtībā bija tā, ka šajā kaniņā bija iekšā nedaudz gaisa, un tad tas siltums turpat nebija gaismas klātbūtne. Siltums šo iedarbību pātrināja 2400 reizes, vai, līdz šīm 2400, un ar to eļļu 5 dienās notika tas, kas dabīgi būtu noticis, varbūt, 5-6 gados. Vienkārši laika mašīna tika iegriezta super ātri, un tā eļļa nooksidējās. Un tas ir tas lielākais arī, kas mājas apstākļos, teiksim, kad eļļa parasti, korķīts vienkārši tur uzlikts virsū un pie plīts tūmā, lai var noņemt un ērti par rokai. Un sevišķi, kas vēl nav tāda nadzīgāka eļļas lietotāji, ka tas ir tas, kas eļļu sabojā visvairāk. Viņa nav aizskrūvēta vai švaka aizskrūvēta, un
siltuma avots tūmā. Visbiežāk tas ir plīts, kaut kāds plaukts vai blakus, kur tiešais siltums iet no katliem, un tas to eļu nobojā visvairāk. Eļa nav jāglabā leduskapī, cilvēki kādreiz saka, tad leduskapī, jo zem +7 eļa sāk sabiezēt, sacietēt, un viņi vairs nebūs lejama, nekas slikts nenotiks, bet būs apgrūtināta lietošana. Bet jā, gaisma, siltums, lai nekrīt saulīte virsū uz pudeles, un lai nav tur vienkārši korķīts virsū, jo arī kafejnīcās kādreiz ir gadījies, kad es Itālijā vai Spānijā iegājis, kur picerijas slavenais standarts, uz galda ir smukā eļas pudele, dzelzs šnubīts ar vaļējo galiņu, kurš skābeklis vienkārši tā kā aumeļām tiek klāt. Un tad arī bišķiņ to eļu ieliek laukstās arī vai pasmaržo vecu valrieku smaržu, tā kā nav arī, ka tajās zemēs tur viss pārzinātu, kā eļu jāuzglabā, jā. Ka mēs nevaram pieņemt, ka standartu, Itālija, Spānija, tur jau visi visu zina, kad nav tā arī, un iet vēl kafejnīcā, ja tā eļa arī nav tāda ļoti ejoša, arī tur vai pie mums jāaiziet, kur šīs eļiņas atnest tā kā pieliet, un kur tu saproti, tas ir tikai, defekts ēdienam, jo tu uzliesi virsū vecu eļu, viņa nebūs ne garšīga, ne uzturvērtīga. Tā kā tas ir glabāšana. Cieši aizskrūvēt, ja caurspīdīgi pudele, piemēram, man arī ražotāji, kas sūta caurspīdīgā pudelē, viņi ordināli nāk kartona kastē iekšā, tad, lai pasargātu no gaismas. Jo, ko es saku, veikalā arī punkts numur 1, kuru eļu nepērciet, ja viņi caurspīdīgā pudelē stāv uz plauktu, un ir cevišķi vēl nefiltrēti, kur mēs varam parunāt filtrēšanu, nefiltrēšanu, jo nefiltrēta eļa caurspīdīgā pudelē, viņi oksidēsies visātrāk. Ja mēs salīdzinām ar tumšu pudeli vismaz, vai pudeli, vai tāpat metāla kanni, es redzēju, kaut kur vēl uzpeldēju jautājums par metāla kanniņām, cilvēki bieži tur tā kā, baidās, vai ka tur garši ietekmēs vai kā, tad nē, metāla kanniņa īstenībā eļai ir tāds vislabākais iepakojums, arī finansiāli vislētākais, arī, teiksim, man, kad es sūtu no ražotājiem, viņš ir visdrošāk, ka man ir bijis, ka puspaleta pudeles saplīst, un tur tu nevari neaizsūtīt, ne samainīt, un problēmas. Un pudeles arī dārgas, teiksim, šis ražotājs arī, kur es biju, viņiem ļoti smuku pudeles viņi ražo Itālijā, pasūt no Itālijas. Viņi man kā ražotāji arī skaidro, kāpēc eļai tik dramatiski ir cena kāpusi. Viņi saka, kaut vai tukšā pudele. Viņi saka, ka pašizmaksa tā pudele pirms gada Itālijā maksāja 50 centus, tagad tikai tukšā pudele maksā 1 eiro. 1 eiro viņiem kā ražotājiem ir tikai tukšas pudeles cena. Tad vēl nāk etiķete, vēl kaut kas, un tas ir tas, kā, teiksim, arī, karš Ukrainā, kā sadārdzina eļu, palika dārgāka elektrība gan Itālijā, gan Spānijā. Spānijā ar to elektrību pumpē ūdeni laist olīvas, Itālija lieto elektrību, lai ražotu stiklu, dārgāks stikls, dārgāka laistīšana, un tas viss viens spēja otru iet klāt. Un, ko arī, es nezinu, noteikti cilvēki ir pamanījuši, ka tās eļas cenas ir radikāli kāpušas. Es varu salīdzināt kā tirgotājs. Es varu pateikt, piemēram, eļa, kuru es pirms 3 gadiem, kad sāku savu internetu veikalu, es viņu tirgoju 2,5 litru kannu par 20 eiro, kas bija laba eļa, maiga eļa tieši no ražotāja, ļoti kvalitatīva. Ar visu piegādi cilvēks samaksāja 20 eiro, varēja nopirkt 2,5 litru kannu. Tagad šī te pati eļa no šī paša ražotāja, dēļ tā, ka Spānijā ir ražas bijušas gadu iepriekš bija par 80% zemāka, šogad vēl par 40% zemāka. Šī pati eļa man mājaslapā, es viņu vēl nesu saņēmis tagad jauno ražu, man būs jātirgo 1 litrs par 20 eiro. Litrs, plus vēl 2,5 eiro ir piegāde, ja cilvēks tur nepērk kaut ko vairāk, tad 3 gadu laikā, tikpat cik pirms 3 gadiem maksāja 2,5 litrs, tagad maksā 1 litrs, var teikt 2,5 reizes šī cena, un tas nav, kas varbūt arī tādam pircējiem, tas pirmais iespējas domā, čalis redz, ka labi iet, vienkārši pielika cenu. Es saku, es joprojām braucu ar 23 gadus vecu automašīnu, man tas joprojām ir hobijs, un man nav, kad es ziemu pārlaižu Provencā, atpūšos, un vienkārši jo tas viens no sākums, kāpēc es šo te vispār veikalu arī veidoju, jo bieži olīveļa tiek pozicionēta kā tāds luksus produkts, bet man acīs ir tā bērnības aina, Oma taisa bērnībā ar augu mīklu, tur, māla bļodā, plasmas spainī, kā kur reiz, un vienkārši paņem eļas pudeli, tur, Omas gadījumā tas tur bija kaut kāda risora apšeļa, vienkārši pielēja tur tik, cik vajag tā eļai, tas nav tā, ka tur čuķi kaut kur pārliet, jo tā eļa ir super dārga, un tad man arī kādreiz uzrunā ražotāji, kas mums tur šādi tur porcelāna pudelī, tur 100 ml maksā tur kosmosu. Es saku, nē, tas nav mans koncepts. Es meklēju ražotājs, kam ir kvalitāte, ir labi lieli iepakojumi, pieejami arī, kam interesē lielāk un pēc iespējas labāk tā cena.
Un es cenšos pozicionēt, ka tā eļļa varētu būt tā kanna, ko Oma ielēs painī pie raugu mīklas, nevis kas tiek turēta tur goda vietā plauktiņā, visbiežāk virs plītas siltumā, un tad šad un tad uzlieta kaut kur, un tā kā tāds zilumzāles lietot, jo vai nu neprot lietot, vai nu viņi tik dārgi, ka viņi nevar atļauties lietot. Bet, un par to man ļoti pašam sāp sirds, ka tā cena ir dramatiski augusi, nu, ja es, piemēram, paņemu par savu mājaslapu, ko varbūt lielveikali varbūt vēl neizjūtu, jo, nu, pat tie, kas pērk miksētās eļļas, tur jaunā raža vienalga nav. Kad man tagad, ja cilvēks, nezinu, pirks lielāko 5 litru tilpumu, kur visizdevīgāku, nevienai eļļai cena vairs nav zem 15 eiro litrā, un kur es pats tagad biju novembrī Spānijā, es redzēju, kad kaut kādā mazajā veikaliņā parasta rafinētā izspaidu eļļa, plasmas pudelē Spānijā maksāja 11 eiro litrā, kas ir vienkārši kosmos. Tā ja pirms 3 gadiem mēs negribam nemaz lietot, jā. Nē, un ja pirms 2 gadiem es teicu, ja jūs aizbraucat Itālijā, Spānijā, tad, teiksim, pa 7 eiro labs ekstra viržins litrā tas būtu ļoti adekvāti cena tajās valstīs, kur varbūt ir PVN 10%, mums ir 21% un plus viņi tur ražo un tā tālāk. Tagad arī tur zem 11 eiro litrā jūs labu eļļu nedabūsiet. Tas nav tā, kad aizbraukšu tur un pa 5 sapirkšos eļļu, jo viņi ir vienkārši drausmonīgi dārgi palikusi. Tāda ir tā skumjā realitāte, jā. Mums jau gandrīz stunda ir pagājis, un pāris minūtes varbūt pastāst nedaudz par to mājaslapu, kā tevi var atrast, kā var pasūtīt, lai cilvēki zina, kur meklēt. Mājaslapa ir vienkārši Oliveļas LV, ja bez garu mīkstinājumu zīmēm Oliveļas LV. Un tur es arī centies veidot aprakstus, ir izglītojošā sadaļa, ir jautājumu un atbilžu sadaļa par, nezinu, var cept, nevar cept, kā uzglabāt, kas ir polifenoli, kāpēc eļļa ir rūgta, kāpēc viņa nav rūgta. Daudz ko, kam ir interesi, tur var lasīt, jo es esmu arī tulkojis no spāņu valodas blogiem, līdz to informāciju iekšā. Un, to visu var atrast, bet tagad, ja ir tur vēl kaut kādi jautājumi, varam mēģināt pārskriet mājaslapu, kas gribēs atradīs, par to nav šaubu. Jā. Runājot par tām pikantajām eļļām, kurām ir vairāk to flavonīdu un to veselīgo vieliņu, man te iepriekš rakstīja viens sekotāja, ka tu esat kaut kur minējis, ka var pat aikarotēji viņu šad un tad dienā vienkārši kā zāles palietot. Tu pats arī tā dari? Es esmu darījis kaut kāds pāris gadus, es to darīju, man bija tāda iekšēja sajūta, ka tā prasās. Tagad es vairs tā nedaru, bet ne tāpēc, ka tā nevarētu darīt, es vienkārši tā negribu darīt. Jo tas, kas primāri eļļā ir tā, ka viņa uzlabo arī produktos, tāpat kā cepot, pasargā kaut kādu lietu, šo te uzturu vērtību, tāpat arī, teiksim, jaucot ar dārziņiem, ar vēl kaut ko, viņa uzlabo šī te produkta vielu pieejamību. Teiksim, nezinu, klasisks piemērs ir tomāts, kuru jūs ēdot zaļi, jūs nekādu to likupēnu, var teikt, neuzņemsiet, jo viņš ir kristāliskā formā. Pannā pacepsiet oliveļā nedaudz šo te tomātu, tas likupēnu visu, kas ir tomātā, cilvēks varēs uzsūkt. Tas pats ir šī te sinerģija arī salātos kaut kur lietojot ar dārziņiem, vēl kaut kur, kad tā oliveļa veicinās to, kad jūs labāk uzņemsiet kaut kādas vielas no dārziņiem, plus tas būs arī garšīgāk. Protams, cilvēks var tur paņemt karotīti un vai garšai vai veselībai, to var darīt. Bet nav tā, ka tas būtu tā kā dogma vai kaut kā. Ja ir iespēja lietot ar uzturu, es dodu priekšroku un iesaku lietot ar uzturu, bet ja nav tāda iespēja vai garšo vai patīk, var arī, ar karoti vienkārši iedzert. Jā. Pēdējais jautājums ir, vai tev plānojas kaut kādas degustācijas jau jaunajā gadā, kur tev var satikt uz vietas, pagaršot un paskatīties? Man nav tā, ka es šos degustāciju piedāvāt kā tā pakalpojumu. Man ir kādreiz cilvēki vienkārši atrakst par kaut kādu kompāniju, piemēram, Salsīsies, mēs tur esam tāda meiteņa nometne tur un tur. Gribētu kā vienu no tēmām olīveļu. Olīveļu tur saprast, kāds ir garšs, kāds tur smaržs. Es vienkārši paņemu, padusēju savu eļļas kasti, aizbraucu, pagaršojam, parunājamies. Jo tā pamatā es šeit tad eju uz Stradiņu universitāti, tad viens no veidiem ir iestāties studēt kardioloģiju, kā studentam nonākt tur, vai uz Stradiņu universitātē studēt uzturzinātni, un tad jūs kaut kādā kursā mani satiksiet. Bet savādāk ir tā, ka, ja nolasās konkrēti interesantu kompāniju, kas kaut kādā vietā, un parasti atrod mans kontakts, atrakst, ka gribam, varam, un mēs parasti kaut ko sarunājam, ka varam. Bet tā kā publisks pasākums, nav tā, ka es to piedāvāju kā pakalpojumu. Sauciet, maksājiet 100 eiro un pagaršosiet visas.
Visbiežāk es par to nekādu naudu arī nemaz neprasu. Vienkārši paņem eļu, paņem maizi, aizbrauc un šur un tur un šad un tad man paaicina. Nu, tā man sirds lieta. Labi. Nu, super. Man bija riktīgi liels prieks ar tevi runāties. Mums jau stunda ir pagājusi. Es varētu mierīgi vēl stundu runāt. Nu, man liekas, ka mums ir mierīgi jautājumi, par kuriem mēs varam vēl satikties šeit. Un, ja jūs skatāties ierakstā, droši apakšā komentāros, ja ir vēl jautājumi, rakstiet, un tas būs materiāls potenciāli nākamajiem. Jā, jo droši vien varētu runāt par olīvu šķirnēm, par rūgtumu, nerūgtumu, tur kaut kāds joms ir, nu, arī galvenie mīti, kas ir varbūt jau ir lielākie, jā, ka nedrīkst cept, un kad eļļa ir stabila, ka viņi nebojājas. Tie man tā divi supermīti, kurus ir svarīgi sabiedrībā laust, cept drīkst, un olīveļa nav stabils produkts no bojāšanās viedokļa. Nedrīkst viņu tur siltumā, saulē.